Tā nedrīkst. Pareizi ir tās grāmatas, tik tiešām ir stulbas. Kāda jēga viņas lasīt, apstāties tām divām nūģēm? Kā viņš tur? Viņa aizstāvēt zubiņas. Kaina kundze, vai tur Minhausena bija tikpat augsts kā šeit? Minhausens. Šis augstums, kundze, ir nieks par to salu, ko es piedzīvoju Sibīrijā. Iedomājieties tikai, tur pat uguns sasala sārtā ledū. Jā, mans jukums reiz nolauza gabaliņu un iebāza mutē pasūkāt. Viņš gribēja zināt, kā garšo uguns ledus. Un kas notika? Siltumā uguns atkusa un nodedzināja viņam mēli. No tā laika viņš vēl mazliet šļupst, kad uztraucās. Dzirdēji, kā viņš lasīja? Vajag labi, ne? Atceros, kā es pirmajā klasītē abec izlasīju. Vienīgā grāmata, ko es biju lasījis. Pāri. Vai kāda jauka nodarbe? Palasīsiet mums priekšā skaļi? Reiku, Minhausenam mūži atradās Ulubelē. Un cik kā Nopietni? tur izskatījās? Kā? Nu, tur viss bija citādāk kā šeit. Tur viņam piederēja pils, kas celta no tīra marmora un zelta. Kas ir marmors? Kas ir marmors? Tas tā liels akmens, smags un baigi dārgais. Un kas ir zelts? Un kas ir zelts? Laikam Akmens. vajadzēja bērnībā vairāk grāmatas lasīt. Un Tad es varbūt rītos zinātu. viņu tur modināja 100 sulāņi, 200 viņu apģērba un 700 klāja galdu. Un svētkadienās pasniedza zivi. Es tam Un ne jau kā neticu. vienkārši. Kāds tad diena priekš lasīšanas, ne? Jā, tu pa sifilis atkal lasi. Bišķiņ pēc tām seksuālajām slimībām. Ko tad jūs te lasāt? Sveikas, mēs grāmatas. Nu, kura tad jums patīk vislabāk? Minhausens!